Trīniekā strāpīs? Varbūt. Nu, bet tā, čujis kāds. Nezinu, jā. Nu, labi, kā tev distance? Patīk. Rasi interesanti, ne pacentos, jā. Nu, Emīls Mūrnieks mums vēl viens otrā slēpojuma līderis. Nu, kā bija Emīlis tās? Bija ļoti grūti par to lielo kalnu augšā. Tur, kur sākums tas ceļš slimnēs ienīgi vēl. Tās slīdē, tās slēpes uz citu pusi. Uz leju bija vieglāk, vai ne? Jā, uz leju bija ļoti viegli. Tā varēja atpūtināt. Nu, un es šķiet, ka tu būsi arī trīniekā, nu, kurā brīdī tu jūt, nu, būšu, vai neko nesapratu, vienkārši dragāju? Es neko nesapratu, vienkārši dragāju. Neskatījos aiz muguras, tikai dragāju. Nu, Ainārs Mušs mums šogad pirmās 2012. gada sacensības un pirmais mūsu čempions. Liels, milzīgs vīrs, nu, kā izdevās? Kā? Cīnījos līdz galam? Jā, nu, tātad tu uzvarēji aptuveni par cik tur, par kaut kādām cik sekundēm? 4. 4 sekundes Emīlam Mūrniekam, nu, Happy New Year! Jā. Jā. Nu, mums turpinās distanču slēpošana, kā redzat, ārā ziem, minusiņi, saulīti norietējusi, jā, tumsiņi nāk pamazām, Artūrs Jeruliņš, vidējās grupas puisis, kurš, nu, ieslēpoja gandrīz pirmais, bet pēc rezultātu jau mēs drīz, nu, kā bija Vecozē? Grūti. Kas tieši? Nu, slēpot bija grūti. Kurā vietā tieši bija grūtāk? Nu, man liekas, visgrūtāk bija uzslēpot tur vienā kalniņā. Galu galā tas nebija pats augstākais, bet bija grūti. Jā, nu, stipri puikas, jā? Jā. Jā, kā tev distancīt? Patika aplīts? Jā. Aplīts, es sadomāju, labs, es šogad parūpējos. Kur bija, teiksim, distancē kaut kur, kurš tev apzina? Neviens man neapzina. Neviens? Pirmais finišē, jā? Nu, Edgars Štāks mums arī varētu būt viens no pretendentiem uz trīnieku. Kāpēc nokrīt zemē, finišā uz muguras? Tāpēc, ka man bija klapas. Un klepas tev nogāja gar zemi, jā? Nu, kā domā trīniekā? Būšu. Būs, jā, labi. Trešajā, jā? Kopā ar Artūru, jā, iznāk? Jā, tas pats. Jā. Kāpēc ne pirmajā? Tāpēc, ka Sandis baigi stiprais. Baigi stiprais, jā. Nu, to jau mēs redzēsim. Bet, nu, principā, trīnieks tev apmierināt trešā vietā, jā? Jā. Okay. Tas bija Edgars Štāks, paldies, Pīstatā!